Mērenība taisnā pozīcijā. Ja mērenības kārts izkrīt taisnā pozīcijā, tavs jaunais gads būs par harmoniju, līdzsvaru un spēju atrast pareizo pieeju jebkurā situācijā. Tas būs laiks, kad tu iemācīsies apvienot dažādus dzīves aspektus un radīt sev jaunu, mierpilnu ritmu. Attiecību jomā šī kārts liecina, ka viss noritēs dabiski un harmoniski. Ja esi attiecībās, jūs abi atradīsiet veidu, kā līdzsvarot savas vēlmes un vajadzības. Tas būs gads, kad sapratne starp jums pieaugs, un iespējams pat spēsit pārvarēt vai tus konfliktus vai grūtības. Ja esi viena, mērenība norāda, ka jaunais gads varētu atnest mierpilnas un harmoniskas attiecības, kuras veidosies pakāpeniski, bez steigas. Tev tikai jābūt atvērtai un gatavai ļaut lietām notikt savā laikā. Darba un finanšu jomā mērenība simbolizē pakāpenisku izaugsmi. Tas būs gads, kad tu spēsi veiksmīgi apvienot savas profesionālās prasmes un izveidot stabilu pamatu nākotnē. Ja jūti, ka ir nepieciešams līdzsvarot darbu un atpūtu, šī kārts aicina uz to pievērsties nopietni. Finansiāli situācija būs stabila, ja pratīs plānot savus ienākumus un izdevumus. Nav jāsteidzas ar riskantiem ieguldījumiem, jo mērenība liecina, ka pacietība nesīs labākos rezultātus. Un zini, mērenība atgādina. Dzīve nav sacīkstas, bet gan māksla atrast pareizo tempu. Kā saka, labas lietas nāk tiem, kas māk gaidīt. Tāpēc šogad elpo dziļi un ļauj sev baudīt katru mirkli. Mērenība apgrieztā pozīcijā. Ja mērenības kārts izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads varētu būt izaicinājums līdzsvara saglabāšanā. Tas norāda, ka dažreiz lietas var šķist haotiskas, un tev būs jāatrod veidi, kā harmonizēt savus dzīves aspektus, lai izvairītos no spriedzes. Attiecībās šī kārts var norādīt uz nesaskaņām vai nesabalansētību. Ja esi attiecībās, iespējams viens no jums vēlēsies vairāk vai mazāk, nekā otrs ir gatavs dot. Tas var radīt spriedzi, ja netiks meklēts risinājums, kas der abiem. Ja esi viena, apgrieztā mērenība aicina izvērtēt, vai tu neesi pārāk nepacietīga attiecībā uz mīlestību. Varbūt ir vērts ļaut lietām attīstīties dabiski, nevis censties kontrolēt visu uzreiz. Darbu un finanšu jomā apgrieztā mērenība brīdina par pārmērībām. Iespējams, tu centīsies darīt pārāk daudz vienlaikus, kas var radīt izdegšanas risku vai apjukumu. Šis ir laiks, kad ir svarīgi koncentrēties uz vienu lietu un izvairīties no pārmērīga stresa. Finansiāli esi uzmanīga ar tēriņiem un izvairies no riskiem, kas varētu izraisīt zaudējumus. Labāk izvairīties no pārspīlējumiem un saglabāt stabilitāti. Un atceries, apgrieztā mērenība atgādina, ka dažreiz viss jāsamazina līdz vienkāršākajam. Kā saka, pat tad, ja jūties kā orķestris vienā personā, labāk spēlē vienu instrumentu labi, nekā visus reizē radot haosu. Šogad fokusējies uz kvalitāti, nevis kvantitāti.